sākšu stāstīt, jā, pa cik laika limits ir ļoti mazs, tad iziešu tā konstruktīvi cauri. Faktiski es par lēmumu pieņemšanu paskatīšos no vairākiem aspektiem. Tātad no skatu punktu, ko paredz dzīvuma māju pārvaldīšanas likums, tātad ko paredz arī dzīvokļu īpašuma likums, un tad paskatīsimies, kas tad ir tā dzīvokļu īpašuma kopība, kā, nu, teiksim, kā ražotājs. Nu, pavisam īsi varbūt par pārvaldīšanas likumu tvērumu. Tātad, ja mēs paskatāmies uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, tad mēs redzam, ka visus lēmumus, kas ir saistīti ar māju, pieņem dzīvojamās mājas īpašnieks, jeb dzīvokļu īpašnieku kopība. Prezentācijas ietvaros es gan nepieskaršos kopīpašumu mājām, jo vairākums, teiksim, tā ir tāds, kas sadalīts dzīvokļu īpašumos. Tad tā lēmuma pieņemšana šeit ir skaidrāk nekā kopīpašumā, bet ir, protams, arī kopīpašuma mājas, kur tas, teiksim, viss šis jautājums ir nedaudz komplicētāks. Tātad, turpinot par dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, tātad, ja mēs runājam par dzīvokļu īpašumu māju, tad šeit tie lēmumi tiek pieņemti tādā kārtībā, kādā to nosaka dzīvokļu īpašuma likums. Par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Ja mēs skatāmies uz kas tad ir, teiksim, lēmums par šādu, nu, teiksim, ražošanas iekārtas uzstādīšanu, tad mēs redzam, ka tās būs citas pārvaldīšanas darbības, jo obligātās pārvaldīšanas darbības aprobežojas tikai un vienīgi ar līgumu slēgšanu par elektroenerģijas nodrošināšanu koplietošanas vajadzībām. Tātad, ja mēs runājam par saules paneļu uzstādīšanu, tad mēs runājam par citām pārvaldīšanas darbībām. Turpinot, tātad es atvainojos, man kaut kas nedaudz pārlecam. Būs jāatgriežas apakaļ, cerams, ka to es varēšu izdarīt. Tā, es atvainojos. Tā, esmu apakaļ. Nu, lūk, un ja mēs atgriežamies pie dzīvokļu īpašuma likuma, tad redzam, ka dzīvokļu īpašnieku kopība var izlemt jebkuru jautājumu, kas attiecās uz kopīpašumu esošo daļu. Tātad arī jautājums, kas skar, piemēram, saules paneļu uzstādīšanu uz, nu, teiksim, uz jumta, vai arī, ja ir pietiekami liels zemes gabals, arī zemes gabala robežās. Tātad kopīpašumā esošā daļā, kā jau minēju, ietilpst visas ārējās norobežošās konstrukcijas, tā skaitā jumts. Tā skaitā arī zemes gabals. Un, ja mēs runājam par dzīvokļu īpašumu regulējumu, tad cieši saistīts ir jautājums par izdevumu sekšanu. Respektīvi, vai tad, ja vairākums lemj, tad vai visiem ir pienākums maksāt. It īpaši ņemot vērā, ka tās nav obligātās pārvaldīšanas darbības, bet citas pārvaldīšanas darbības. Tad mums ir jāstāsta uz dzīvokļu īpašumu likuma 13. pantu, kas nosaka, ka arī noteiktos gadījumos, respektīvi, tie ir gadījumi, kad samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas ir saistīti ar dzīvokļu īpašumu lietošanu. Arī pēc vairākuma lēmuma šādi izdevumi ir jāsadz pilnīgi visiem dzīvokļu īpašniekiem. Nu, saules paneļu uzstādīšanas gadījumā, protams, arī, teiksim, samazināsies izdevumi par koplietošanas elektroenerģiju attiecīgi. Šāds lēmums var tikt pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu un būs saistošs visiem. Ja mēs ejam tālāk un skatāmies uz to, kādā veidā šie lēmumi tiek pieņemti, tad ir 3 lēmumu pieņemšanas veidi. Citādi savstarpēja vienošanās ir lēmumu pieņemšanas veids, kas būs raksturīgs tādām mazākām mājām, kur ir nepieciešams, teiksim, bez liekām formalitātēm vienbalsīgi vienojoties izlemt kādu jautājumu. Ja mēs runājam par 2, 3 vai 4 dzīvokļu māju, tad šāds lēmumu pieņemšanas veids būs efektīvs. Turpretī, ja mēs runājam par tādu tipveidu daudz dzīvokļu māju, parasti 5 stāvu māju, tad būs jāizvēlās kāds no citiem lēmumu pieņemšanas veidiem. Un tā būs vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulce vai aptaujas veidā. Šo lēmumu būs jāpieņem. Tāda kopsapulce lēmumu pieņemšanas veids, kad visi mēs sanākam kopā, pieņemam lēmumu klātienē vai attālināti, respektīvi izmantojot, piemēram, Teams vai Zoom šos te aplikācijas. Savukārt aptaujas veids ir tad, ja mēs raksturveidā aptaujājam pārējos dzīvokļu īpašniekus. Gan tas būs formāts, kad mēs sūtam
šādus dokumentus vai elektroniskā dokumentu veidā vai papīra formā, vai arī aptauju izmantojot būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti. Kāda ir lēmuma pieņemšanas nosacījumi? Tātad pamatnosacījumi ir tādi, ka katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsts, cik dzīvokļa īpašumu viņam pieder. Respektīvi, ja mums pieder 2 dzīvokļu īpašumi, tad mums ir 2 balss, savukārt, ja viena, tad tikai viena balss. Ja mēs runājam par tādām mājām, kas, piemēram, līdz galam nav pārdotas, piemēram, attīstītājiem piederošas ēkas, vai arī gadījumi, piemēram, ja pašvaldībai pieder vairāk kā puse no dzīvokļu īpašumiem, tad būtisks ir nosacījums, ka dzīvokļu īpašniekam šādam, pat ja viņam ir vairākums no dzīvokļu īpašumiem pieder, tad balsojot ir no vairāk kā 50% no visām balsīm. Jā, ir arī iespējams izdot pilnvaru. Ja mēs paši netiekam uz sapulci vai nevaram piedalīties aptaujā, tad visos gadījumos ir iespējams pilnvarot kādu citu personu, kuram mēs uzticamies, un kas varēs pārstāvēt mani kā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā. Būtiski ir atcerēties, ka no šī gada pilnā apmērā strādām visu funkcionalitāti un ir iespējams pilnvaru sagatavot arī būvniecības informācijas sistēmām. Lūk, un tad nākamais ir, teiksim, jautājums diskusijai. Tātad apskatīsim nedaudz elektroenerģijas tirgus likumu un salīdzināsim to ar dzīvokļu īpašumu likuma regulējumu. Tātad, ja mēs apskatīsimies uz definīcijām, tad mēs redzam, ka aktīvais lietotājs ir tāds gala lietotājs, kurš ražo elektroenerģiju savām vajadzībām un šo pārpalikumu vai var kopīgot vai pārdot. Tātad tā ir pirmā lieta. Mēs kļūstam par aktīvo lietotāju tajā brīdī, kad mēs ne tikai paši patērējam elektroenerģiju, bet arī ražojam un tālāk mums kaut kas paliek pāri, tad mēs attiecīgi vai pārdodam vai kopīgojam. Ja mēs vēl apskatāmies vēl elektroenerģijas tirgus likuma regulējumu, tad mēs redzam, ka mēs varam kļūt par aktīvo lietotāju tad, ja mums ir uzstādīta šī ražošanas iekārta un ir izdota atļauja tātad šīs elektroenerģijas ražošanai. Un tātad, ja mēs runājam tieši par kopīgošanu, tad to saprot mūsu saražotās elektroenerģijas nodošanu citiem gala lietotājiem. Tad tā nav pārdošana, bet nodošana citiem. Par šo kopīgošanu droši vien detalizētāk stāstīs citi kolēģi, jo tur ir arī sarežģītākas šīs schēmas, ne tikai aktīvā lietotāja, teiksim, tāda, kas ir salīdzinoši vienkārši ir energokopienas un arī citas, teiksim, tādas kopīgas, teiksim, elektroenerģijas ražošana un patērēšana, dažādas tās schēmas. Lūk, un ja mēs pastamies uz šo aktīvo lietotāju, lai vizuāls sagatavoju šādu zīmējumu, kā tas izskatās daudzdzīvokļu mājā. Tātad mēs runājam par darbībām, kas notiek no vienas puses skaitītāja iekšpusē, un pēc tam tiek palaists ārpusē, un attiecīgi tā kopīgošana vai pārdošana var viens mājas ietvaros būt atpakaļ atgriezties caur citiem šiem it kā caur skaitītāju pie citiem patērētājiem. Tātad šādi. Ko tas nozīmē daudzdzīvokļu mājā? Daudzdzīvokļu mājā nozīmē to, ka, ja mēs uz vietas saražojam, tad mēs arī uz vietas patērējam. Ja mums ir lifti, dažādi cirkulācijas sūkņi, apgaismojums, cik mēs varam, tik mēs patērējam, pārējais aiziet uz tīklu. Attiecīgi var tikt vai kopīgots vai pārdot citiem lietotājiem. Lūk, un jautājums, kas tad ir šis aktīvais lietotājs un kā tas saskan ar dzīvokļu īpašnieku kopību, respektīvi, vai dzīvokļu īpašnieku kopība var būt aktīvais lietotājs. Tātad, kā ir zināms, tad 2019. gada spriedumu dzīvokļu īpašnieku kopību atzina par prasītāju un atbildētāju tiesā, un tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir no šī brīža tiesību subjekts un var piedalīties cilvēktieskajā apgrozībām. Tātad arī likums tika grozīts, un šīs augstākās tiesas senāta atziņas tika kodificētas likumā.
Tas nozīmē, ka šī dzīvokļu īpašnieku kopība var darboties cilvēciskā apgrozībā, slēgt dažādas līgumus, būt par, nu, teiksim tā, par līguma pusi. Tomēr praksē šeit ir zināmas problēmas. Tātad ne visi trešās personas vēlās ar šīm dzīvokļu īpašnieku kopībām stāties darījuma attiecībās. Un praktiski tas nozīmē, ka daudzos gadījumos dzīvokļu īpašnieku kopībām ir jādarbojas caur pilnvarotās personas starpniecību, respektīvi praktiski līgums arī par elektroenerģijas teiksim, lietošanu, koplietošanas vajadzībām slēdz praksē nevis dzīvokļu īpašnieku kopība, bet pilnvarotās personas. Tātad tās ir vai nu biedrības vai pārvaldnieki. Attiecībā par biedrībām, tātad arī par biedrībām ir izveidojusies judikatūra, un biedrības var darboties tātad divās lomās pārvaldīšanas attiecībās. Biedrības var būt tātad pārvaldnieks vai pildīt noteiktu konkrētu uzdevumu, kas ir saistīts ar mājas pārvaldīšanu. Visbiežāk mēs biedrības redzam daudzdzīvokļu mājas siltināšanas projektos, jo ir nepieciešams, lai tieši šī biedrība varētu ņemt aizņēmumu un tālāk realizēt projektu. Un līdzīgi būs arī ar elektroenerģijas ražošanu, jo faktiski, kamēr kopība nebūs tāda kā pilnvērtīgs, teiksim, cilvēcisko apgrozības subjekts, respektīvi tajā brīdī, kad viņam varētu tikt iedot identifikācijas numuri. Acīm redzot, biedrības būs tās, kurām būs jāuzņemās šo te, kā saka, lomu un starpniecību šīs elektroenerģijas saražošanā. Respektīvi, kāds varētu izskatīties? Varētu izskatīties tā, ka ar šādu biedrību tiek noslēgts līgums, un biedrība kļūst par šo te aktīvo lietotāju. Respektīvi, viņi sanāk patērē šo elektrību līgums viņas vārdā, vai arī saražo. Attiecīgi, tas būs viens modelis. Otrs modelis būs pārvaldnieks kā līguma puse. Pārvaldnieks arī var uzņemties saistības, un praksē ļoti daudzos gadījumos pārvaldnieki arī uzņemās saistības, slēdzot līgumus par elektroenerģijas lietošanu. Attiecīgi gadījumā, ja tiks uzstādīta šāda iekārta, kas ražo elektroenerģiju, viņš kļūs arī par aktīvo lietotāju. Te gan ir problemātika, ka aktīvais lietotājs nevar būt komersants, attiecīgi, tad pārvaldnieks ir, teiksim, biedrība ir izveidota kā pārvaldnieks, tad šajā gadījumā viņš varētu uzņemties šī aktīvā lietotāja funkciju. Lūk, un nobeidzot šo stāstu, gribu teikt, ka mēs aktīvi strādājam pie tā, lai tieši kopības varētu slēgt līgumus par elektroenerģijas lietošanu, jo tā būtu realitātei visatbilstošākā skēma, respektīvi kopība ir atbildīga par koplietošanu esošo daļu. Kopība patērē, teiksim, ir patērētājs attiecībā par šo elektroenerģiju, un kopība arī varētu būt par aktīvo lietotāju. Attiecīgi, tas nozīmē to, ka varētu iesaistīties teiksim, šajā elektroenerģijas ražošanā. Tas būs viss no manas puses. Paldies! Došu vārdu nākamajam runātājam.